To, ka māksla ir mans aicinājums, es sapratu jau krietni sen. Es domāju, ka tas bija laiks pirms tūkstošgadus mijas. Kopš tāda apzināta vecuma es esmu vienmēr nodarbojies vai ar skaņu, vai ar mūziku, vai kaut ko, kas ir saistīts ar mākslām. No vienas puses šis darbs ir ļoti, ļoti vienkāršs, tāds, ko mēs katrs iespējams varētu būt saskārušies kādreiz. Tā ir ļoti patiesīga un patiesībai tuva okeāna vētras dokumentācija. No otras puses arī šis darbs ir ļoti, ļoti ietilpīgs. Vismaz tāds ir man pašam priekš sevis. Un, ja man šis darbs tik daudz nenozīmē, tas iespējams nebūtu gājis visam tam procesam, visnotaļ ilgajam un sarežģītajam, lai šo darbu īstenotu. Man liekas, ka no tās ieceres līdz īstenošanai bija pagājuši kādi 4 vai 5 gadi visam kopā, kad man tā ideja radās. Un tā ideja izkristalizējās, laika gaitā noformējās, un es spēju to definēt, spēju pastāstīt citiem cilvēkiem un spēju arī īstenot un parādīt sabiedrībai. Ar to es gribēju teikt, ka man pašam šis darbs ir visnotaļ nozīmīgs. Un no vienas puses tas ir tāds vizuāls vēstījums par to, ko mēs ikdienā neredzam. Tas ir ūdens masu kustība ļoti lielos apjomos, ļoti lielos mērogos. Un šī viļņu kustība, mēs varam teikt, ka tā ir vienmēr ir pašlīdzīga, un tajā pašā laikā tā nekad nav vienāda. Katrs no šī mana darba atsevišķiem kadriem ir gluži vai fotogrāfija, kur ir redzama šī ūdens masu sajaukšanās un dinamika un kustība laikā. Vēl kas šajā darbā man būtiski, tā ir tāda sastapšanās, tāda nepastarpināta sastapšanās ar dabu, tādā ļoti īstā un patiesā tās izpausmē. Man pašam šis darbs atgādina par to, ka daba tās nav tikai skaistas pļavas un putnu dziesmas un visādi citādākas romantiskas idejas, kas mums ir par dabu, bet daba ir ļoti daudzveidīga, plaša un dažāda. Un dažos brīžos tā ir arī ļoti skarba un arī ļoti neviesmīlīga cilvēkam. Un man liekas, ka mums šī perspektīva ir jāsaglabā un jāredz un jāatcerās. Un no otras puses, protams, tā ir saskaršanās arī ar tādiem ļoti īstiem un patiesiem dabas spēkiem, kas ir lielāki par cilvēku pašu. Un kaut kā man tāda ļoti pasaules apziņa ļoti šis darbs palīdz, un arī šī pieredze atrasties tajā vētrā un šo pieredzi dalītos ar citiem cilvēkiem. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Es parasti, kad es strādāju, es nenodarbojos ar skatītāju programmēšanu. Man patiesībā nav vēlēšanās ielikt skatītājā kādu domu vai nolasīt. Man ir būtiski dalīties ar kaut ko tādu, kas man pašam ir nozīmīgs un kādu pieredzējumu, kas man pašam ir šķitis tik būtiski, ka es to vēlos parādīt arī citiem cilvēkiem. Man pašam nozīmīgāk ir tādi darbi ar laika degli, kas iedarbojas pamazām un varbūt pat dienu vai nedēļu vai mēnešu vai gadu laikā tie darbi mums kaut kā notiek skatītājā. Man ļoti mākslā kaitina vai traucē tāda virspusība vai kaut kādas paviršība. Un man ir ļoti, ļoti svarīgi tas, ka tas darbs, ko es parādu, ka tas man pašam šķiet interesants un tāds parādīšanas vērts. Varbūt tāpēc man netop tik daudz darba, drīzāk viņi ir tādi pamatīgi un ilgākā laika posmā tapuši, bet katrs no tiem ir būtībā projekts, kurā ir ieguldīts daudz laika, resursu, izpētes. Un tādā ziņā atbildība pret skatītāju ir, bet drīzāk tā ir atbildība pret mani pašu. Man liekas, ka es pats esmu prasīgākais skatītājs. Šis ir ļoti bagātīgs gads, un es ceru, ka viss izdosies kā iecerēts. Es tagad strādāju pie nākamā projekta, kas tiks filmēts Svalbārā, Svalbāras arhipelāgā. Tā ir tāda Norvēģijas teritorija, kas atrodas apmēram 1000 kilometrus no Ziemeļpola, tātad arktiskais reģions.
Un tur es veidoju jaunu vizuāli skanisku darbu, kas pēc tam 18. gadā tiks parādīts Norvēģijā, un iespējams, ka vasarā arī tiks Latvijā. Un tā būs tāda mūzikas kompozīcija un arī tāda attēla kompozīcija. Tā būs, teiksim, ja slāpēs mums ir viens centrālais ekrāns, tad šajā darbā iespējams, ka būs vairāku attēlu vienlaicīga montāža. Ziemeļu dabas izpēte un ziemeļu dabas tāda sajušana un iepazīšana man ir iedvesmojusi arī nākamajam darbam. Un vēl šajā projektā es sadarbojos ar norvēģu saksofonistu Rolfu Eriku Nistromu. Mums ir iepriekš jau bijusi sadarbība festivālā Skaņu Mešs un Insomnia Tromso. Man likās, ka kaut kāds tāds ziemeļu sadarbības skanējums arī šajā projektā būs ļoti svarīgs. Tā kā šim darbam būs arī tāds soundtracks, jeb skaņceliņš pavadījumā. Tad es strādāju pie vairākiem citiem projektiem. Gada nogalē man ir iecerēta izstāde Japānā, Tokijā, Loko galerijā, kur es saņēmu uzaicinājumu. Tad vēl strādāju pie jauna darba ražošanas sadarbībā ar Gluon fondu Beļģijā. Arī šis darbs taps šī gada laikā un tiks izstādīts 18. gadā.